Sakiet, lūdzu, vai jūs brauciet ar 15. trolejbusu? Nē, es neizmantoju 15. trolejbusu. Es izvēlos citas alternatīvas un braucu, piemēram, ar 206. mikroautobusu, jo tā ir drošāk. Tur arī es esmu dzirdējusi, ka notiek dažādas sādzības. Bet ir cilvēki, kas brauc ar 15. trolejbusu un saskarās ar visdažādākajām situācijām. Nāzi nogriezta somiņa, ja, un novilkta tāda, nav liela macīša, ja. Tur bija pase, telefons un vēl dažādi dokumenti bija. Viņš arī ar mammu brauc maršruta, ja, un viņam vispār nogrieza, uz šitas ļaunsiņas nogrieza. Tas bija pagājušajā gadā. Es braucu no kapiem, no Jaunciem kapiem un gaidīju 15. trolejbusu. Ieskrēju tikai paņemt tomātus un gurķus. Un tagad es nesu tos tīkliņus, bet, kad es ravēju tos kapiņus, man bija drusciņi ķēdīti izgājusi. Kad pienāca 15. trolejbus, es viņā neiegāju, bet mani iegrūda tur iekšā. Viņš man vienreiz norāva, vai ne, tā rāva. Viņa man nepārtrūka, jo viņa bija bieza. Bet otrais, kā viņš man rāva, viņš pārgrieza man šitien rīkli. Trolejbus aiztaisījās un es aizbraucu tālāk. Jebkurš cilvēks var kļūt par 15. trolejbusa zādzības upuri. Arī tu. Mēs rādām, lai tas neatkārtotos.